kuriem ir vajadzības, bet vienkārši, lai mēs sagatavotos mazliet no Dieva vārda. Lai mēs būtu gatavi ieiet lūkšanā, es gribu dalīties ar vārdu par ticību, un mēs varētu nosaukt šo tēmu kā ticība tagadnes formā. Amen? Ticība tagadnes formā. Tad, lai mēs kaut ko no Dieva saņemtu, vienmēr atcerieties, draugi, ka nekas cits Dievu nedarbina, nekas Dievu neliek to pievērst uzmanību, kā vienīgi ticība. Ja mums liekas, ka mēs visu zinām un liekas, ir kaut kādi speciāli līdzekļi, lai Dievs sāk mums dzīvē kaut ko darīt, tad ziniet un esiet droši, ka lai tu saņemtu no Dieva kaut kādas lietas, tev ir vajadzīga personiska ticība. Ir dažādi veidi lūkšanas, draugi. Un mums parasti ir tas priekšstats, ka visas lūkšanas darbojas visās situācijās. Dažreiz mums liekas, ka jo skaļāk mēs klieksim, jo vairāk asaru būs, jo Dievs vairāk mums dzirdēs. Ir tāda veida lūkšanas, kuri ir jāraud. Nevajag kaunēties no asarām. Vajag raudāt tad, kad ir jāraud. Tad, kad svētais gars rāda. Piemēram, tu vari iestāties par kādu cilvēku, kurš ir grēcinieks, kurš dzer, kurš kaut kur skrien, ellē, galvu iekšā. Un tu vari ieiet tādā aizlūkšanā par šo cilvēku, ka tu sāc reāli raudāt par viņu. Tu viņam tā kā viņa vietu, tu tā kā viņa grēku nastu uz sevis var izjust. Jā? Tas ir priekš tiem, kas grib lūgt par citiem cilvēkiem, kas negrib būt egoisti. Tur asaras var parādīties. Vai citreiz varbūt tev būs grūti izvēlēties darīt Dievu gribu, un tu jūti, ka Dievs tev liek darīt kaut kādas lietas, bet tu pretojies viņam. Un tad tev jāsalūst viņu priekšā, un to sauc par nodošanās lūkšanu, ka tu savu gribu pakļauj Dievam. Ir tādi visādi, lūkšanu veidi, kuros patiešām mēs raudam, mēs esam satriekti, mēs lūdzam Dievu no sirds un zemojamies, un mums jāizsūdz grēki. Es, darbie, runāšu par to kādreiz, kad būs mirklis. Bet šodien es gribu jums vērst jūs uzmanību par to, ka Dieva vārds Ebrejiem 11.6 saka šādus vārdus. Jo bez ticības Dievam nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griež, nāks ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Tātad ir viens ļoti svarīgs elements, lai mēs saņemtu no Dieva kaut kādas lietas. Ja šodien tev ir kaut kāda vajadzība, ja šodien tev ir kaut kāda problēma, tad ievērot, ka nekas cits nav mīnēts, pat ne svēta dzīve, pat ne, ka tev jābūt perfektam mīlestībā, vai tu esi bijis draudzē visas svētdienas, vai destoties, viss tas noskaitīs, vai ne par ko tam līdzīgi neiet, runa iet par ticību. Tad kas ir ticība, draugi? Vispirms mums jāsaprot, kas ir ticība. Definīcija, protams, ir 11. nodaļas 1. pantā, un tur teikts, ka ticība ir stipra paļaušanās to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Mēs izlasām to un gudrāk nepaliekam, ko tas īsti nozīmē. Es varu saviem vārdiem tev mēģināt aprakstīt, kas ir ticība. Pirmkārt, draugs, saprot, ka ticība, ja tev ir spēja ticēt, tu jau esi izredzēts cilvēks. Pasaki savam kaimiņiem, tu esi izredzēts ticēs. Tur ir tas lielais moments, ja, ka Dievs tev ir izredzējis ticību. Paklausieties, Jēzus teica, ka daudziem cilvēkiem ir ausis, bet viņi nedzird, un daudziem cilvēkiem ir acis, bet viņi neredz. Viņš runā par garīgām un ausīm un acīm. Un ir cilvēku un masas, draugi, tas nav Dieva nodoms, bet skaidrs ir, ka elle nepaliks tukša un kuguns jūra nebūs tukša, ka tur būs masas grēcinieki. Draugi, tas nav mūsu nodoms un tā nav mūsu vēlēšanās, tāpēc mums ir jāsludina, un tāpēc mums jāiet un cilvēkiem jāstāst par Dievu. Bet, ja tu sēdi šeit, tu jau caur to vienu pierādi un parādi to, ka tu esi Dieva vilkts, Dieva aicināts, un ka tas ticības minimums, kas tev ir nogādājis šeit, tas jau ir Dieva darbs pie tevis, pie tavas sirds, tu esi izredzēts cilvēks. Jēzus teica Pēterim, kuram bija atklāsme par to, kas viņš ir, viņš teica, svētīgs tu esi. Viņš teica, laimīgs cilvēks tu esi. Pasaki savam kaimiņam, tu esi laimīgs cilvēks. Tiešām, draugi, ja tev ir dot spēja ticēt, tad tā ir dāvana no Dieva, to es tev gribu pateikt. Ja kāds spēja pateikt, ka Jēzus ir kungs vai nosaukt viņu par savu pestītāju, viņš to spēja izdarīt tikai svētajā garā. Tas nozīmē, ka tikai svētais gars tev devis šo spēju noticēt. Kas tad ir ticība? Ticība ir vienkārši iekšēja pārliecība. Kā teica Mārija? Ja? Nē, kurš šodien teica? Kurš šodien lietoja vārdu salikumu ināru? Es zinu. Ticība vienkārši iekšējas zināšanas. Iekšējā pārliecība, tu nevari to vārdos aprakstīt, tu nevari to nodefinēt, bet tu vienkārši iekšēji zini kaut kādas lietas, ka tu zini. Tā ir iekšējā pārliecība.
Tā ir vienkārši atklāsme. Tas ir tāds aizķērums garā. Tu vienkārši zini, ka lietas, tu varbūt pat visu nesaproti ar savu prātu, kā es te parasti saku. Bet tu savā garā jūti siltumu, tu jūti savā sirdī, ka tas ir no Dieva. Tā ir ticība, draugi. Un tu esi apdāvināts cilvēks ar to, ka tu šeit sēdi, tev ir tas ticības minimums, kuru tu vari attīstīt, kurā tu vari pieaugt. Bet ticība, īsāk sakot, ir atklāsme, iekšējas zināšanas, iekšējas uzplaiksnījums. Kaut kas, kas tev iekšā sirdī ir, un tu vienkārši zini, ka tas ir patiesība. Un neviens tev to nav pierādījis, neviens tev nav varbūt pat mācījis visu Bībeli, nevis pat varbūt izlasījis, bet tev jau ir ticība, un tas ir pats dārgākais, kas tev ir. Un tā ir dāvana no Dieva, draugi. Halleluja, halleluja, tā ir dāvana no Dieva. Tātad, ticība ir kaut kas, ar ko tu tuvojies Dievam. Un ticība ir nepieciešamais elements, lai Dievs sāktu darboties tavā dzīvē, lai tu saņemtu no viņa kaut ko. Ja ievērosiet arī Mateja evaņģēlijā tādu rakstiet, ka tu pielūdz savu tēvu, pielūdz viņu slepenībā, noej savā kambarī un pielūdz viņu slepenībā. Un rakstīts, ka Dievs, kurš lēc slepenībā, tev arī atmaksās slepenībā. Tātad, ja mēs ejam kambarī, ja mēs lūdzam Dievu, ja mēs jebko, ko mēs darām ticībā. Draugi, visvienkāršākais veids, lai tu nepeldētu emocijās, sākot lūgt Dievu, ir, kad tu vienkārši nostājies Dievu priekšā un saki, Tēvs, es esmu atnācis pie tevis ticībā. Tēvs, es ticu, ka tu esi. Es ticu, ka šajā momentā, šobrīd, tu man atmaksā, tu man dod visu, ko es no tevis lūdzu, tu man absolūti atmaksā, tu lūdzu pat visu, ko es esmu lūdzu no tevis. Draugi, ja mēs peldēsim emocijās un sāksim lūgt Dievu pēc mūsu noskaņojuma, teiksim, piemēram, oi, Dievs, es šodien tā jūtos. Jā, protams, mēs varam uzticēt viņam savus jūtas kādu brīdi. Bet droši vien, kad pabeidzam teikumu, šodien pavisam draņķīgi jūtos, pavisam šodien man slikti gāja, bet es ticu tev, Dievs, ka tu man dvēseli pasargās no nāves, ka tu esi mans pestītājs, ka tu par mani rūpējies, ka tu man neatstās un nepametīs. Tādā formā jārisina sarunas ar Dievu. Vienkārši tu nostājies Dievu priekšā un nevis skaties pa logu, nevis peldi kaut kādās emocijās, bet saki, Dievs, es esmu atnācis pie tevis, tevi lūgt, un tu esi teicis, ka pie tevis jānāk ticībā. Un es ticu, ka tu esi reāla persona, ka tu dzirdi manu lūgšanu šobrīd, ka tu man atbildi pēc manas ticības. Draugi, ja jūs tā lūgsiet, jau redzēsiet pārmaiņas reāli savā dzīvē. Vienkārši ticībā. Ticībā nozīmē ticēt, ka tavu lūgšanu aizsniedz mērķi, ka tu vienkārši runā ar konkrētu reālu personu. Ticība tātad ir šī iekšējā atklāsme, bet tev apzināti sev jānotur šajā ticības dimensijā. Tev vienkārši jābūt apzināti, jādara viss, lai tu paliki ticībā. Jo, ja jūs ievērosiet arī Jēzus, es par to esmu vairāk vai mazāk veiksmīgi centies vairākas reizes draudzē sludināt, arī Jēzus, kad vērsās pēc cilvēkiem, viņš gribēja tikt galā ar dažām lietām cilvēkos. Ja jūs ievērosiet, viņš gribēja tikt galā pirmkārt ar visa veida žēlošanos. Es vairākas reizes esmu lauzies rakstojot cauri, kur runājot par sievieti, kurai bija meitiņa ar ļauno garu saistīta. Atcerieties, ja viņa vaimanāja, viņa kliedz viņam pakaļ un teica, man meitiņa ļauns gars moka, un viņš nepievērs viņai uzmanību, līdz kamēr viņa nenoskaitās. Pēc viņa niknās frāzes, ko Jēzus teica, ej prom, tu esi suns apmēram, ja? Un tad viņa teica, pat suņi zem galda dabū savu daļu. Es varu darēt, ka viņi to caur sakostiem zobiem pateikt. Redzēt, draugi, viņa bija jāizrauj no žēlošanās stāvokļa. Bija jābūt, ticība principā ir agresīva. Tā ir kaut kā, ka ticība pieprasa. Ticības stāv, tas ir mans. Jā, jūs dzirdat man. Tāda ticība. Un vēl kāds stāvoklis bija, protams, viņam bija jātiek arī neticība cilvēkos galā. Un neticība dažreiz izpaudās tā, ka cilvēki prātoja, filozofēja, kāds cilvēks nāc pie viņa palīdzi, dziedina manu dēlu, ja tu spēj, tad dziedini, ja es teicu, kā tu varētu ticēt? Vienīgais, kas viņam, ko viņš atbildēja viņam. Un tad tas cilvēks vienkārši saprotot, ka izšķirās, varbūt viņa bērna liktenis, viņš kliedza, es ticu, palīdzi manai neticībai, mazticībai viņš kliedza. Tātad Jēzus gribēja cilvēku nogādāt šajā stāvoklī, ko sauc par ticību. Un ļoti būtiski, draugi, to ir saprast, ka bez ticības mēs nevaram Dievam patikt. Ja jums šķiet, ka Dievam jūsu uzmanību tādos kritiskos brīžos pievērsīs kaut kādā pastiprināta, ko mēs kā kristieši darām parasti? Mēs, kad nāk krīzes, mēs sakam, davai uz draudzē, sākšu lūgt, sākšu Bībeli lasīt. Tā ir tāda, bērnišķīga ņemšanās, ka mēs tā kā gribam nopelnīt Dievu uzmanību. Ticiet man, es dažreiz visticīgākais esmu jūties
Tad, kad, diemžēl tā sanāca, ka dienu vai divas neesmu lūdzis, man bijuši tādi periodi. Un tad es nostājos Dievu priekšā, un man nav šī sava kaut kāda, ko es varētu pienest Dievam pierādīt. Tas ir baigi godīgs kristietis, bijis baigi, tur lūdzies un tā tālāk. Es atnāku vienkārši atkarīgs no viņa, bet ticībā. Un tajā brīdī, draugi, ir bijuši tādi rezultāti. Dievs ir tā atbildējis. Tagad tu neko Dievam nevar piedāvāt, kā vienkārši savu ticību. Tu nāc pie viņa un tici, ka viņš ir, un ka te pašā brīdī, kad tu lūdz, viņš jau tev paklausa. Viņš jau tev paklausa. Amen. Tātad šodien tēma ir, un es arī to tagad gribu parunāt par to, tēma ir tāda, ka ticība ir tagadnes formā. Pirmais, ko es gribu, lai mēs varam identificēt, kas mums ir, vai mums ir vispār ticība, draugi. Mēs varam identificēt, kas mums ir pēc tā, kādā formā ir tas, ko mēs runājam. Tas, ko mēs saucam par savu ticību. Tāpēc gribu būtiski atšķirības starp ticību un cerību. Uzreiz iegaumēt šo atšķirību. Ja cilvēks saka, piemēram, es ticu, ka Dievs mani dziedinās. Es ticu, ka Dievs mani svētīs. Es ticu, ka droši vien, ka Dievam vajadzīgs laiks, bet kaut kad pienāks laiks, ka es būšu vesels. Draugi, to Bībele sauc par cerību. Tā ir cerība. Cerība ir kaut kas, kas ir vērsts nākotnē. Cerība ir kaut kas, ar ko tu vari sagaidīt kaut kādas labas lietas savā dzīvē, kaut kāda mistiskā nākotnē. Bet, draugs, ja tu, piemēram, esi slims, un ja tu kaut to, piemēram, nedod Dievs kāds no jums, bet ja kāds, piemēram, mirst, viņam nav vajadzīga cerība. Viņš nedrīkst sagaidīt vienkārši brīdi, kad viņš nomirst cerībā, ka Dievs viņu dziedinās. Tas, kas pievērš Dievu uzmanību, ir ticība. Un tad šeit runa ir par laika formām. Tātad ir pagātne, Dievs dziedināja, ir tagadne, Dievs dziedina, un ir nākotne, Dievs dziedinās. Ja runājam par laikiem. Vienmēr atcerieties, draugi, ka ticība ir tagadnes formā. Ja jūs lasīsiet Bībeli, Jēzus darīja cilvēkiem šo vienu lietu, par kuru es jau teicu, ka viņš centās cilvēks principā nogādāt tagadnes formā, lai viņi kaut vai kļūtu agresīvi, kaut vai izsist viņus no viņu liekulīgās kaut kādas reliģijas, un viņus nogādāt tagadnes formā, ka viņi pie savas spiediena sāka kliegt, palīdzi man, es ticu tev, ka vienkārši nevis cilvēki aizplīvojas ar garām runām, un es ticu, ka var būt kaut kā Dievs man dziedinās, bet kad cilvēks saka tagadnes formā, es ticu, Dievs ir mans dziedinātājs, Dievs ir mans ārsts, viņš tagad mani dziedina šajā pašā brīdī. Un tas ir ļoti būtiski, draugi, lai jūs izšķirt. Nav nekā nepareiz, ka mums ir cerība. Cerība ir laba lieta, cerība mūs uztur, cerība mūs motivē, cerība, ka Dievs dos pieaugumu, ka Dievs svētīs man, ka būs labākie apstākļi, vairāk naudas, ģimene sakārtosies. Tas ir labas lietas, cerība mūs uztur. Ja nebūtu cerības, ziniet, būtu grūti dzīvot vienkārši. Nav nekādas cerības, es esmu izmisumā. Cerība ir laba lieta. Bet ievērt, ka ir atšķirība. Un galvenā atšķirība, kā jūs varat noteikt šo atšķirību? Pēc tā, kādā laika formā ir tavs sacītais. Ko tu runā? Ja tu saki, es ticu, ka Dievs man dziedinās. Tu gan saki vārdu ticu, bet īstenībā tā ir tikai cerība. Un ar cerību tu neko no Dieva nevar saņemt. Draugi, tas izklausās drastiski, ja tas izklausās tā ļoti bārīgi. Bet ja Dievs ir teicis, ja viņš ir teicis vienīgo noteikumu, vērsties pie viņa ticībā, tici, ka šajā pašā brīdī tu tiksi dziedinās. Atcerieties sievieti ar asiņošanu, ja? Tad, kad jau visi resursi bija iztērēti, viņa teica, ja tik vien viņa drēbes aizskaršu, es tāpšu veselu. Tad viņa izvēlējās šo tagadnes brīdi. Nevis viņa teica, viņai nebija laika gaidīt, viņa nevarēja gaidīt, lai viņa nomirtu vienkārši. Viņa teica, ja es viņa drēbes aizskaršu, es tāpšu veselu. Un, draugi, mums jābūt tādai pašai attieksmē un jānogādā sava sirds un savs apliecinājums tagadnes izteiksmē. Ticība ir tagadne. Kaut kas tev ir tagad. Ja tu gribi redzēt Bībelē, kāds ir, tad Jēzus vienmēr par to runāja tagadnes formā. Viņš vienmēr runāja par ticību kā par kaut ko, kas tev ir tagad. Viņš teica, ja kas šim kalnam sacīs celies un meties jūrā, nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks tas, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tad tu kaut ko dari tagadnes formā. Nevis tu novēli kalnam, lai viņš pēc 3 gadiem kaut kādu varbūt mestos jūrā, bet tu saki kalnam tagad un no sevis, no savas personas iziet, tu saki, meties jūrā kalns, vācies prom no manas dzīves sātana, vācies prom no manas dzīves slimība, vācies ārā no manas dzīves, strīdus gars prom no manas ģimenes, slimība ārā no manas miesas. Draugi, ja jūs to spējat pateikt tagadnes formā, jums ir ticība. Nu, kāds uzreiz jūtās, varbūt nomākts, man nav ticības, man ir tikai cerība, es tikai ceru, ka Dievs kaut ko darīs.
Ievērot, vispirms svarīgi ir identificēt, vai tev ir cerība, vai tev ir ticība. Tātad ar cerību ir labi gaidīt, cerība uzturēs tev, bet cerība tev neko nedos. Ir kaut kādas lietas, uz kurām mēs varam cerēt, uz kurām mums jācer, piemēram, ka Jēzus atnāks otrais, piemēram, ka mēs iesim jaunajā Jeruzālēmē, un visādas tādas lietas, par kurām nav jāsaspringst, kuras notiks pašas par sevi. Bet lietas, kuras tu no Dieva gribi saņemt, tās tev jāsaņem ticība. Un ticība ir tas, ko Dievs sagaida no tevis. Ja viņš saka, ka bez ticības Dievam nevar patikt, Dieva vārds saka, tad acīm redzot, ticība ir mūsu atbildība. Paskaties uz savam kaimiņam acīs, saka, ticība ir tava atbildība. Pasaka vēl vien teikumu viņam, nenovēl visu uz Dievu. Ievērosiet, draugi, ka Bībelē, kur cilvēks saņem svēto garu un svētākā kristība notika, kad Pēters un Jāni gāja un ieraudzīja pie apustuļu darbu, tie ir 3. nodaļa, kur bija cilvēks invalīds, sēdēja un ubagoja. Ievērot, kādā formā šie cilvēki runāja. Kā tradicionālais kristietis būtu darījis? Ja ieraudzītu invalīdu uz ielas, viņš teikt, lai Dievs tevi svētī. Ja tas nav par taviem grēkiem, tad tici vien kaut kā Dievs tevi dziedinās. Tas būtu tradicionālais variants, kā runāt kristieši. Ja? Šie kristieši bija savādāk. Viņi piegāja klāt un teica, skaties uz mums, kas man ir, to es tev dodu. Jēzus Kristus vārdā, celies un staigā. Tagad mēs izteiksme. Tagad tas notiek. Nevis mēs izdāļājam novēlējumus. Kaut kad tev būs labi. Kaut kad Dievs tevi dziedinās. Bet mēs darām tagad tas izteiksmē. Mēs ceļam augšā cilvēkus. Mēs sakam viņiem, beidz slimot, celies augšā, tu esi dziedināts. Tad, kad kāds cilvēks arī bija gulējis tur ilgstoši uz gultas, arī apustuļu darbu, 9. nodaļa. Pēters iegājis pie viņa teica, tagadnes formā viņš teica, nevis, lai Dievs tevi svētī. Ej ar mieru, brāli, izcauc ārstu konciliju, lieto tādas un tādas antibiotikas. Viņš tā neteica. Viņš iegāja pie šī cilvēka un teica, Jēzus Kristus tevi dziedina. Jēzus Kristus tevi dziedina. Viņš pārstāvēja Jēzus autoritāti un viņš teica šim cilvēkam, Jēzus Kristus tevi dziedina tagad. Draugi, vienmēr, šis ir vienkārši līdzeklis, lai jūs noturētu savu ticību, un lai jums būtu ticība vienkārši par laikiem padomājot. Lai tava ticība vienmēr būtu tagadnes formā. Tas man ir tagad. Tas ir mans tagad. Šobrīd tas pieder man. Kā tu sāc sapņot un filozofēt un atlikt to uz nākotni, tā vairs nav ticība, draugi. Vienkārši neko mēs nevaram pielikt pie tā darba, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta. Viens sludinātājs, kuru grāmatais vakar pārlasīja, vienkārši dažas vietiņas palasīja cilvēks, kurš patiešām dziedināšanā darbojas. Viņš bija nācis pie šīs atklāsmes, kad bija piedzīvojis, kad dziedināšanu cilvēku visbiežāk saņem tie, kas vienkārši zemojās, kas ir kā bērni Dievu priekšā un kas pieņem to dziedināšanas darbu, piemēram, dziedināšanu, kas jau notikusi pie krusta, kā bērns pieņem un satver to. Un tajā brīdī, kad cilvēks satver to tagadnes izteiksmi, svētais Gars nonāk par viņu un šī dziedināšana notiek. Ko līdz cilvēks to atliek vai saka šādu teikumu, piemēram, draugi, sekojot līdz savai mutē, piemēram. Ja mēs gribam dziedināšanu, ja runājam par dziedināšanu, ja mēs gribam dziedināšanu, nekad neteiksim šādas frāzes, vai izslēdzam tās no savu leksikonu. Dievs dziedini, Dievs palīdzi, Dievs apžēlojies. Jūs teiksiet, es tā visu mūžu esmu runājis un lūdzu Dievu. Tad laiks mainīt. Laiks mainīt leksiku un saprast, ka tādi lūgumi netiks uzklausīti nevis tāpēc, ka Dievs būtu cietsirdīgs, viņš redz tavas asaras. Bet, draugi, ir garīgi likumi un ir savi likumi katrai no lūgšanas veidiem. Un tāpēc mēs nevaram vērsties pie Dieva vienkārši cenšoties viņu iežēlēt. Ja jūs lasat ar redzīgām acīm Bībeli, jūs redzēsiet, ka Jēzus nereaģē uz asarām. Jūs teiksiet, tas ir cietsirdīgi. Bet tāpēc viņš saka, tāpēc ir dots vārds, lai tu nāc pie viņa ar pārliecību. Un tagad cilvēki bija sadomājušies, ka, lai kaut ko no viņa saņemtu, ir vajadzīga ticība kā kalns. Un viņi teica, mācītāji, vairo mums ticību. Mēs arī tā dažreiz sakam, vai ne? Mēs tā sakam dažreiz. Mēs sakam, kaut man būtu vairāk ticības. Un ja par tādu dziesmu, vairāk spēka, mīlestības, zāģis iet tur gājās. Draugi, Jēzus tur zvanīja noteikti. Viņš grib atgādināt, ka viņš ir dzīvs. Zvans no debesīm. Vai ne? Halleluja. Tātad, pazud man doma, kad Jēzus
zvans atjaunojumā. Halleluja. Tātad, draugi, Jēzus reaģēja uz ticību. Un arī šobrīd to, ko mums šodien vajag, mums ir tagadnes forma. Un tagad mācekļi prasīja viņam vēro mūsu ticību, ko viņš teica viņiem. Okay. Būs jāsāk izlikt zīmes. Halleluja, nosvītrot telefonu. Tātad Jēzus, tad, kad gribēja mācekļi, lai viņam vēro ticību, ko viņš teica viņam? Viņš teica, ja jums ticība būtu kā sinep grauniņš. Jūs teiksiet šim kalnam. Celies un meties jūrā. Un ko viņš vēl piebilda? Un nekas jums nebūs neiespējams. Pasaka savam kaimiņam, nekas tev nebūs neiespējams. Tātad, draugi, ja mums liekas, ka vajag sajust ticību, varbūt jums šķiet, ka ticību vajag sajust un vienkārši tā nosvērt viņu. Man ir pietiekami daudz ticības, tas tā nav, draugi. Jums ir jābūt šim aizmetītim, šai mazajai atklāsmītē, šim mazam pamudinājumam jūsu sirdī, ka jūs esat spējīgi rīkoties šajā situācijā, pateikt kaut ko un rīkoties pēc tā, kas ir jūsu sirdī. Tātad nav svarīgs ticības svars vai daudzums. Svarīgs tas, ka tev vispār ir ticība. Viņš teica, tev pietiek ar mikroskopisku ticību, lai tu jau varētu teikt kalniem celies un meties jūrā. Tātad neiet runa par kvantitāti, runa iet par kvalitāti, vai tev vispār ticība. Visbeidzot, es gribu pateikt dažus vārdus. Kā šī ticība tagadnes formā izpaužas. Kā ticība tagadnes formā izpaužas vēl? Es jau teicu, ka mēs varam identificēt pēc tā, kādā laika formātā ir. Ja tu runā, man tas ir tagad, tas ir mans, Dievs mani dziedina, Dievs ir mans dziedinātājs, Dievs ir mans ārsts, un Dievs par mani gādā, viņš par mani rūpēs. Ja tas ir tagadnes formā, tev ir ticība. Un ja tu gribi apzināti iegūt ticību, tad izmaini vienkārši savu sakāmo, izmaini savu runu, sāc runāt tagadnes formā vienkārši. Bet kā izpaužās šī ticība, kas ir tagadnes formā? Pirmkārt tā runā. Šāda ticība runā, draugi. Pāvils saka, 2. laikam korintiešiem, viņš saka, es ticēju, tāpēc es runāju. Ja mēs ticam, mēs runājam, draugi. Dažreiz cilvēks stāsta muļķības, viņš saka, es tā klusi ticu savā sirdī, lieciet mani mierā, es neko negribu runāt, es klusi savā sirdī ticēšu Dievam. Tās ir muļķības, protams. Bībele saka, no sirds pilnības muta runā. Cilvēks runā to, kas ir viņas sirdī. Ja viņas sirdī ir ticība, viņš runās ticības vārdus. Ja viņas sirdī ir šaubas un bailes, viņš runās šaubas un bailes. Tagad, draugi, no sirds krājuma. Tavs sirds ir jāpiepilda ticība. Tavs sirds ir jābūt pilnai ar ticību. Lai tu varētu sākt runāt ticībā. Tātad tu vienkārši var atpazīt šo reālo īsto ticību pēc tā, ka tā runā. Tātad tie ir tavi vārdi. Tas ir tas, ko tu runā. Romiešiem 4. nodaļa, 17 līdz 20. Runā par Ābrahāmu. Tas bija cilvēks, kuram bija dots apsolījums atcerēties stāstu no Bībeles, kurš bija neauglīgs, kuram nevarēja būt bērni, kurš jau bija 100 gadus vecs, un Dievs viņam teica, tev būs bērns. Un tas ir Dieva apsolījums, tas ir kaut kas konkrēts, ko Dievs viņam bija teicis. Un tad mēs lasām, ka šis cilvēks tika nosaukts par daudz tautu tēvu, tad, kad viņam nebija neviena bērna. Un mēs lasām šajos pantos Romiešiem 4. nodaļā, ka par Dievu ir teikt šādu vārdu, ieklausieties, ko es jums teikšu. Es speciāli nelasu Bībeli, lai mēs ātrāk tiktu visam cauri, bet tur ir teikts par Dievu, ka viņš sauc vārdā to, kā nav, it kā tas jau būtu. Saprotiet, draugi? Ja tev ir ticība, tu sauc vārdā to, kā nav, kas nav redzamajā pasaulē, bet kas ir tavā sirdī. Un tad, kad tu sāc saukt vārdā to, tad, kad tas ticības aizmetnis ienāk tavā sirdī, tu sāc par to runāt, tad agrāk vēl tas ienāk savā dzīvē. Nevis tā kā neticīgais Toms, kad viņš neredzēja Jēzu un nebija klātesošs, un Jēzus parādās viņu vidū, un viņš teica, kamēr es savas rokas nelikšu viņa sānos un pirkstus nelikšu viņa brūcēs, tikmēr es neticēšu. Tā ir dabiskā cilvēciskā ticība. Vispirms aptaustīt, vispirms satvert, vispirms pārliecināties, un tad varbūt pēc ilgstošām pārdomām teikt, jā, tagad es ticu. Dievišķā ticība, draugi, ir tāda, ka tu vienkārši satver savā sirdī, ļauj šim izveidot Dievu garam tavā sirdī šo aizmetnīti, šo atklāsmīti, šo prieka pilno sajūtu, ja? Kā lai es tev vēl ticību aprakstu. Un kad tu sāc viņu attīstīt, runājot par to, un tu sauc vārdā to, kā nav it kā tas jau būtu.
Tu sāc definēt un saukt sevi vārdā, kas tu vēl neatbilst ārējai. Ja jūs esat lasījuši doktoru Jungītu Čau grāmatas, varbūt vai esat dzirdējuši par viņu. Viņam ir pasaulē lielākā draudze, ja? Vēl ar vienu pasaulē lielākā draudze, 800,000 cilvēku draudze. Ja? Un viņš saka, pirms šī draudze radās fiziskajā pasaulē, tā jau bija manī, viņš saka. Un tad, kad tā bija viņā, viņš runāja par to, viņš sauca vārdā to, viņš teica, es būšu lielākās draudzes pasaulē mācītājs, es ticu Dievs, tu gribi man to dot, un tā tālāk, draugi, tā kā sauc vārdā to, kā nav. Sauc vārdā to, kā nav, it kā tas jau būtu. Jo kamēr mēs vadamies pēc apstākļiem, man sāp, es slims, es nabaks, viss slikti, nedomājiet, ka kaut kādā veidā jūs varat iegūt ticību. Un nedomājiet, ka Dievs var izlausties cauri jūsu negatīvismu un vienkārši dziedināt jūs vai atveļot. Negatīvisms ir sātanisks sistēma, kas vienkārši neļauj Dievam darboties tavā dzīvē. Dažreiz mēs domājam, ka mēs varam būt vienalga ar ko piepildīt, vienalga ko runāt, un Dievs, kāpēc tu neko nedara manā dzīvē? Tāpēc, ka viņš nedarbojas neatkarīgi no mums. Viņš iziet caur mums, Dievs spēks iziet caur mums. Dievs darbojas caur mūsu ticību, caur mūsu domāšanu, caur mūsu sajūtām un caur mūsu runāšanu. Un tad, kad es esmu drošs par to, ko Dievs ir teicis savā vārdā, un saku to ar savu muti, tad tas sāk manā dzīvē piepildīt. Jo vairāk es runāju par Dievu, jo vairāk es viņu iemīlu, un jo vairāk viņš parādās manā dzīvē. Vienkārši likums. Divi labāki cilvēki, vismaz tikko, kad apprecējušies. Pēc tam jau, diemžēl, atdziest kaut kas dažiem. Citiem ne. Tagad ir cilvēki satiekās apprecās un saka, es tevi mīlu, es tevi gribu, es tevi mīlu, tu man pats dārgākais, tu man vistuvākais, tu man vissmukākā, tu viskrūtākais, un tā tālāk. Šie cilvēki nostiprina savas attiecības, un viņi salīmēs kopā caur runāšanu. Amen? Tātad ticība, šī ticība, kas ir tagad formā, viņi runā, viņi saka tagadnes formā. Tagadnes formā. Tas ir man tagad, mans Dievs ir ar mani, viņš man neatstās, viņš man nepamatīs, viņš par mani rūpēsies. Ticības skolotājs Henris Hēgins ir teicis tādas lietas, ka lai cilvēks būtu veiksmīgs, lai cilvēks patiešām attīstītos kā kristietis, viņam vajag iemācīties ātri darīt 3 lietas. Ātri darīt. Ļoti ātri darīt 3 lietas. Pirmais, ātri izsūdzēt savus grēkus. Ātri. Nesāk grēkot, nesāk slikt tur dziļāk vēl kaut kādās netīrībās. Ātri izsūdzēt savus grēkus, ātri saņemt piedošanu. Otra lieta, ko viņš saka, tev ātri vajag piedot cilvēkiem. Ātri, uzreiz apvainošanos neielaicās, arī fiksi piedot cilvēkiem, aizmirst tevi uz priekšu. Un trešā lieta, viņš saka, tev vajag ātram būt ticēt. Visam, ko tu lasi Bībelē, visu, ko tu dzirdi draudzē, visu, ko tu zini par Dievu. Esi ātrs tam noticēt. Nesāc pārdomāt, nesāc šķukot, nesāc skatīties uz apstākļiem un runā. Tātad ticība sauc vārdā to, kā nav, it kā tas jau būtu. Visbeidzot, ticība rīkojas. Pirmkārt runā, otrkārt rīkojas. Draugi, Jākoba vēstule saka, ka ticība bez darbiem ir mirusi. Daudzreiz cilvēks saka, es ticu Dieviņam, es ticu Dievam. Draugi, un jūs neredzat šo cilvēku ne draudzē, ne nedraudzē, ne vēl kaut ko. Jūs vienkārši redzat, ka šie cilvēki dzīvo kā vēlni. Tātad ticība vienkārši nav kaut kāds filozofisks objekts, ko mēs apfilozofējam. Ticība ir rīcība, ticība darbojas. Ticība, ja tev ir ticība tavā sirdī, tu vienmēr rīkosies saskaņā ar šo ticību. Vienkārši būs kaut kādas attiecīgas darbības, kuras tu veiksi saskaņā ar savu sirds ticību. Ja tu saki, ka tu esi dziedināts, un es neuzlieku nevienam nekādu testu, nevienam nekas nav jāpierāda, ja tu esi saka, ka tu esi dziedināts, tu taču nepaspilgtinās savu dziedināšanu ar tabletēm vai vēl kaut ko. Tas nav ne par vienu, kas ir klātesoši, draugi. Mums visiem jāaug ir ticībā. Es esmu bijis slims, un es esmu lietojis tabletes, un es esmu ceļš, ka tu izēj kaut kādā garīgā cīņā. Ja, piemēram, mēs atklājām draudzi Jēkabpilī pirms vairāk kā 3 gadiem. Draudzi, kas pēc tam nomira, protams. Bet tā bija garīga cīņa, un draudzes atvēršana sākās ar to, ka es 2 nedēļas biju slims. Es biju iegājis kaut kādā garīgā sfērā, kurā es nevarēju uzvarēt, kur man ticība nebija attīstīta. Un es 2 nedēļas gulēju trudzī. 2 nedēļas. Nevis tāpēc, ka es biju negarīgs vai ticības nebija, bet ir tur visādi varianti. Tā ka nešaustiet sevi par to, ka jums nav ticības. Bet tomēr ticība rīkojas. Ticība ir bez rīcības ir nedzīva. Un Jākoba vēstule 2. nodaļā saka, ka principā neviens neredz tavu ticību, ja nav attiecīgas darbības. Ja jūs teikt, es ticu Dievam, es ticu draudzē, bet jūs nebūtu draudzē, es nevarētu draugi būt par to pārliecināts, ka jūs ticat Dievam, jo jūs neredzat, ka jūs reāli nākat, lūdzat, ticat. Ja? Tagad es redzu jūsu ticību. Es redzu, ka jūs esat klāstesošs, tāpēc es zinu, ka jūs esat ticīgi. Ābrahama ticība parādījās darbos ar to, ka Dievs bija teicis, tev būs dēls, un dēls piedzir, un tad Dievs pēkšņi teica, upurē savu dēlu, nogalini viņu.
Un viņš paņēma nazīti, paņēma savu dēlu, lika uz altāru un bija gatavs viņu nogalināt. Jo Bībele saka, ka viņš ticēja, ka pat no miroņiem Dievs spētu uzmodināt viņa dēlu. Iedomājieties, kas par dzelžainu, akmeņainu tiešām jāsaka ticību, ka dēls ir dots, bet ja Dievs saka, jā, ok, upurēšu, bet tā kā viņš teica, ka dēls būs, tad viņš noteikti nākamajā brīdī viņu augšācels no miroņiem. Lūk, tā ir ticība. Tā ir ticība. Ābrahama ticība parādījās rīcībā, draugi, tātad, ja? Aleluja. Un vēl kāda lieta, ja runā par dziedināšanu, piemēram, jā, jo dziedināšana, tas, kas mums šodien vajadzīgs, jā, bet lai mēs saņem dziedināšanu, draugi, ievērot to, ka apostļu darbos, piemēram, ir aprakstīta tāda situācija, ka 14. nodaļā, tur 8. līdz 10. pants, ir tāda situācija, kur Pāvils nogājis kādā pilsētā sludināt. Tur bija invalīds, kurš nebija staigājis tur nestik gadus, jā. Un viņš sludināja pilnu evaņģēliju. Viņš sludināja to, ko es šodien teicu, ka Jēzus ir uzņēmies mūsu grēkus, mūsu slimības un tā tālāk, un ka viņš ir, ka jebkurš var tikt dziedināts, jebkurš var būt brīvs no savām slimībām. Un rakstīts, ka viņš uzlūko šo invalīdu, un viņš redzēja, ka viņam ir ticība tam dziedinātam. Tātad kaut kas šeit cilvēkā atvērās. Kā es dažreiz saku, acīs ir jāredz, ka tā gaismiņa atnāk. Ka tu sāc ticēt tam, ko tev sludina. Nevis tu sēdi tāds gurdams skatiem, jā, tāds, esmu dziedināts. Ir kaut kāda tiešām, kā es saku, žalūzēm jāatverās. Un viņš redzēja, ka šim cilvēkam žalūzijas atverās, ka viņā kaut kas sarosījās. Viņš bija tajā pašā invalīda stāvoklī vēl, bet Pāvils jau redzēja, ka viņam ir ticība vēl. Un viņš to nojauta garām, viņš to redzēja viņa izskatā, viņš to redzēja viņa acīs. Un nākamais, ko viņš darīja, viņš teica, celies augšā uz savām kājām. Un šie cilvēki pieliec kājās un bija vesels. Tajā brīdī, kad viņš sāk ar savu gribu celties kājās, viņš tika dziedināts. Draugi, ja jūs domājat, ja invalīds būtu teicis, jā, man ir ticība, bet es vēl nejūtos labi, un ārsts man teica, ka tur tās ģipsim jāstāv tik un tik ilgi. Ja cilvēks būtu sācis prātot, ja cilvēks būtu palicis sēdus stāvoklī, neviens Dievs viņu nevarētu dziedināt. Tāpēc, ka ticība savienojas ar rīcību. Tāpēc, ka ja tu attiecīgi nerīkojies pēc savas ticības, tad tev ir vienkārši tukša skaņa. Draugi, tāpēc, ka es negribu nobeigt ar šādu intonācijas ātri pateikšu, kā mēs varam iegūt ticību. Ko mēs varam darīt, lai mums būtu ticība? Ja kāds tagad sevi novērtē, es vispār galīgi neticīgs, es kā Toms, tikai tu ko aptaustu, tam ticu, jā. Ok, mēs varam progresēt no šīs stāvokļa. Mēs varam iet, un tāpēc mums ir vajadzīga Dieva vārda sludināšana, jo zināt, ka Romiešu vēstule 10:17 saka, ticība nāk no dzirdēšanas. Pasaka savam kaimiņam, ja tu dzirdēsi Dieva vārdu, tu ticēsi. Amen. Tad vienkārši ticība nāk no dzirdēšanas. Ticība nāk no dzirdēšanas, un tas ir tas, ko Dievs grib darīt arī šodien, un grib tavā sirdī radīt ticību. Tev ir jāatdzer Dieva vārds pēc iespējas vairāk, un jāatdzer tāds vārds, kur patiešām, kas ar pārliecību tiek izrunāts. Neklausies šaubu runās, neklausies tādās runās, kuras dažreiz cilvēki cenšas pateikt, un ja tu klausīsies visā, ko pasauli runā, vai ko dakteri saka, vai vēl kāds saka, tu nekad nenonāks pie personiskas ticības. Tāpēc klausies Dieva vārdā, Dieva vārds sludināšanas jēga, lai tev rastos ticība. Tāpēc, ja Pāvils sludināja šim invalīdam radās ticība, viņš sludināja viņam pilnu evaņģēliju, ka Jēzus ir arī mūsu slimības paņēmis uz sevis. Un tad, kad invalīds iegūst šo personīgo ticību, tad Pāvils ticībā viņam lika celies augšā, un viņš celās. Tātad vispirms sludināšana, no dzirdēšanas. Kā tu vēl var dabūt ticību? Tad, kad tu Romiešiem 10. nodaļa, šī pat nodaļa 8. pants, tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Draugi, tas ir kaut kas, ko sauc par rēmu, es zinu, ka tas diezgan varbūt ir komplicēti tagad uzreiz uztvert, bet ir kaut kas, ko Dievs tev, lasot, piemēram, pašam personīgi Bībeli uzrunā. Lāsi kaut kādu tur pālagu no Bībeles, acis krīt ciet, un šodien jāizlasa 2 nodaļas, un mokies, un tur miegojies ar to Bībeli pēkšņi. Wow! Izlas kaut ko Jēzus darīja tur. Jēzus teica, kalnam celies, meties jūrā, vītis kokam nokals. Lasi šo rakstu, pēkšņi tavā sirdī ienāk pārliecība. Tu pēkšņi saproti, ka tas, ko tu esi mocies tik ilgi, ka tev nav tas jānes. Es nezinu, kas tas ir, problēma kaut kā. Un tu pēkšņi saproti, es varu lūgt par to. Un tu piecelies kājās, miegs pārēt. Un tu saki, vācies prom no manas dzīves problēma, un kaut kā tā, ja? Tas ir rema. Ticības vārds, ko mēs sludinām. Mēs runājam ticības vārdu. Ja mēs runājam ticības vārdu, pat atcerieties, ja es teiks kalnam celies meties jūrā, tad tas notiks. Tas ir vārds, kas ir jāizrunā, ko tu saņem personīgi, kas kā brīnums, kā dāvana atnāk, un ko tu izrunā, un tu saki celies kalnam.
un meties jūrā, jebkurai problēmai. Kā mēs vēl varam dabūt ticību? Bībele saka, ka mēs varam iegūt ticību, ja mēs lūdzam svētajā garā. Ja mēs lūdzam mēles. Draugi, ja jūs nesaprotat, kāpēc vajadzīgs mēles, es zinu, ka tas varbūt augsti plaukt, varbūt tu nesaproti, par ko es vispār runāju. Bet ja tu vienkārši, ko es tev gribu pateikt, lūdz mēles. Uzliec pulksteni, tu savā nevari 15 minūtes dienā lūdzu mēles. Jo tagad, kad tu lūdz mēles, tu aktivizē savu iekšējo cilvēku. Tavs baterija tiek uzlādēta. Tavs iekšējais cilvēku līmenis paceļās. Un ja tu piepildies ar svēto garu caur lūkšanu mēlēs, tu esi spējīgs ticēt. Tu neesi vismaz, tu būsi tā kā piebāsts ar Dievu. Tu būsi stiprs iekšē. Tu nebūsi salauzts iekšē. Tu būsi stiprs iekšē un tu vienkārši jūtīsi, ka tu jebkuram kalnam vari pateikt celies un meties jūrā. Bet tev sevi jāuzlādē. Tagad telefonam beidzās baterija, kas notiek, viņš tur sāk mirgot, parāda tur signālu un sāk pīkstēt un tā tālāk. Draugi, daudz kristieši atgādina šādus telefonus, kuri vienkārši nav uzlādēti. Un ja mēs domājam, ka būs kaut kāds pārdabisks līdzeklis, dziedam sērīgas dziesmas, Dievs nāc un piepildi mani ar spēku, draugi. Tas būtu tā, ka mēs skatītos savu izlādējušos telefonu un visu laiku skatītos sērīgi pretējā mājā uz logiem, kur kaimiņš priecīgi runā pa telefonu, aizdod man, iedod man baterijā jaudu. Dievs tev saka, reku, tev lādētājs stāv. Jūs saprotat manas līdzības. Lādētājs ir lūkšana mēlēs. Un tad, ja mēs visi lūgtu mēlēs tā kā pienākās, ja mēs lūgtu svētajā garā, mums draudz izskatītos savādāk. Un tāpēc, ka tas ir tik svarīgi. Tāpēc tev šis lādētājs bieži vien pazūd. Es runāju par mēlēm. Tev liekas, ko es tur tagad pūrpināšu? Nav laika. Un tad mēs brīnamies, ka baterija nosēdas, ka ticības nav. Es jums iesaku, draugi, šo tiešām likt pie sirds. Ja jūs iesāksiet regulāri, katru dienu lūgt mēlēs, jūs atnāksiet un jūs stragāsiet no ticības vienkārši. Vienkārši dzirksteļosiet no ticības. Ņemiet to tiešām, dariet, sāciet darīt, jo sludināšana ir laba, draugas apmeklēšana ir laba, bet ja tu pats neesi uzpildījis, tad tev viss vienkārši, to var noklausīties, bet tāpat palikt sakaut cilvēks. Tā kā sāciet lūgt mēlēs. Un neizgudrojiet divriteni no jauna. Divritenis ir dots, mums ir dota lūkšana mēlēs. Visbeidzot, draugi, tā kā mums nav ticības, kā mēs varam viņu iegūt, ka mēs apzināti ņemam apsolījumus. Atveram Bībeli, izlasam, neko nejūtu, nesaprotu, kāpēc. Esmu slims, bet rakstīts, ka esmu vesels. Kur šeit, ko darīt, ko man ar to darīt? Un cilvēki parasti nobīstās no tā, ka Bībele liekas ir kaut kāda grāmata, kas runā par vienu, bet reāli es jūtos savādāk. Reāli manā dzīvē tik daudz problēmu, ko tas savu Bībeli, vai tad Dievs tavas problēmas atrisinās. Lai problēmas atrisinātos, ir jāiegūst ticību. Tāpēc jāņem kaut vai, pat ja tu nejūti to, tev jāņem apsolījumu un apzināti jāsāk izrunāt. Jāsāk runāt par to. Jāpiepilda savu sirds, jāpiepilda savus ausis, jāpiepilda savu iekšējā būtību ar Dievu vārdu. Un tagad ņemsim, piemēram, šo pašu raksturvietu. Ar viņa brūcēm es esmu dziedināts. Vai arī Dievs man neatstās un mani nepametīs. Tā kā es droši varu sacīt, tas kungs ir mans palīgs, es nebīšos. Vienalga, jebkuru apsolījumu paņem no Bībeles, kas vajadzīgs tavā situācijā. Un sāc to runāt. Un tā brīdī tas liksies tev negaršīgi. Tu aplauzīsies pie tā. Tu domās, ko es te murminu? Man ir tik slikti. Tā Bībele nestrādā. Dievs nedarbojas. Bet ja tu paliksi uzticīgs, ja tu paliksi apliecinot Dievu vārdu, vienkārši runājot Dievu vārdu, tas galu galā ienāks tavā sirdī un caur tavu garu izdarīs brīnumu tavā dzīvē. Vai kāds saprot, par ko es runāju? Es to beidzu un pasaku vienu vienkārši piemēru pie šī. Un šis piemērs bija arī, par ko es esmu lasījis no Jogičova. Esmu dzirdējis viņas predikti. Viņš stāstīja par sievieti, kurai bija kaklā vēzis, rīklas vēzis. Ja? Tad vēzis, sievieti mirst, parunāt nevar. Un nākus uz draugus pie viņa, un viņi daudz reizes lūguši par viņu. Un iespējams, ka jums arī šāda situācija pazīstam, ja? Daudz reizes lūguši. Un viņi nevar saņemt dziedināšanu, tāpēc, ka saprotiet, draugi, ticībai jābūt abās pusēs. Sludinātājiem jābūt ticīgam, mācītājiem jābūt ticīgam, tas, kurš lūdz par jums, ir jābūt ticīgam, bet arī jums vajag ticību. Ja jums nav ticības, es varu darīt, ko es vēlos, jā, un es nesaku, ka jūs esat vainīgi, neticīgi vai masticīgi, bet vienkārši vajag šo ticības atvērt. Un tad viņš šeit sievietēm bija mācījis tā, viņiem ir lūkšanas kalns, tur draudzēt, tur, kur var tūkstošiem cilvēku uzturēties, atdalīta vieta, kur ir atsevišķi cēles, kur lūk cilvēkiem. Viņš bija teicis, brauc uz to lūkšanas kalnu. Un es tad dodu mājas darbu, viņš saka, paņem burtnīcu, paņem pilspalvu. Un viņš uzdeva viņai darbu, viņa izdarīja 10,000 reižu uzraksti. Ar viņa brūcēm es esmu dziedināta.
pagājis kaut kāds laiks, tur mēnesis vai cik, un kā viņš tur stāsta savas prediķa, tā sieviete ieskrējas ofisā, kāja atcitusi durvis, teikusi, aleluja, aleluja, es esmu dziedināta. Un viņš prasīs, kas ir noticis, viņa stāstīs, ka, protams, viņa netikusi līdz 10,000 reizē, kaut kur pa vidu vienkārši rakstot, kaut kādu brīdi jau rakstot šos te vārdus, ticība ienākus viņas sevi. Un tagad viņai izveidojas šī personīgā ticība, viņas saņem dziedināšanu pilnībā, uzreiz pazuda vēzis viņas kaklā, viņa absolūti tīra miesa, absolūti nekādas seku vairs notiek. Draugi, tas ir tas, ko mums vajag sasniegt. Mums vajag runāt šos Dievu vārdus, saprotot, ka tikai tagadnes formā Dievs darbosies. Un tāpēc mums vajag vienkārši pacelt šo ticības līmeni arī mūsu starpā, draugi. Un vienkārši runāt vienam uz otru šos ticības vārdus. Jo mēs varam justies visādāk. Mums var būt lejas un ielais un tums un tā tālāk, draugi. Bet tas ir mūsu atbildība. Ja jūs nevarat cilvēku nošpikojot šo te, paņemiet 10,000 reizes uzrakstiet kaut ko, Dievu apsolīt. Un es ticu, ka tas ieies tavā garā tik spēcīgi, ka tu vienkārši vairs nevarēsi nesaslimt, nebūt vēl kaut kāds nomākts vai vēl kaut kāds tur vēlnam kaut ko parādāt. Halleluja! Halleluja! Vai vēl viena situācija no viņa dzīvē, es to arī beidzu. Arī kaut kāda sieviete, kas bija mirusi, es neatceros to slimību, no kā viņa bija mirusi, un viņš netika viņai klāt. Dažreiz lūkšana netiek cilvēkam klāt, jo viņš ir pilns ar neticību, saprotiet, jā? Viss, ko tu cilvēkam saki, Dievs tevi mīl, Dievs tevi grib dziedināt, cilvēks saka, ai, man jau laiks uz mājām, es jau mirstu, un dakteri man deva 3 mēnešus un tā tālāk. Un tad viņš bija teicis, pamēģini šo, viņa jau bijis gados tā sieviete, viņš teica, atrod mājās savas jaunības fotogrāfijas, kur tas jauna, vesela, skaista un tā tālāk. Viņi bija atnesus viņam savas fotogrāfijas, viņš bija izvēlējies kādas 100 fotogrāfijas, laikam daudzas fotogrāfijas bija šai sievietē, kur viņa jauna, vesela, spirkta, laimīga, smaidīga. Viņš saka, tagad paņem šīs fotogrāfijas. Izliec pa visu savu dzīvokli šīs fotogrāfijas. Vannas istabā, toaletā, tā skaitā izliec visu šīs fotogrāfijas. Un lūdz Dievu un skaties uz šīm fotogrāfijām. Draugi, šis tēls, kura viņa bija vesela, kur viņa bija jauna, spēcīga, galu galā, šis te, tas, ko viņa redzēja savās fotogrāfijās, uzvarēja to negatīvismu, kas bija viņā. Un viņa sevi ieraudzīja veselu un dziedinātu caur šo fotogrāfiju aplūkošanu. Un tagad tas iekļuva viņas garā, kad ticība izveidojas viņas sirdī, tad viņai nebija problēma saņemt dziedināšanu. Vai kāds var pateikt, amen? Draugi, tagad nomainīsim bildītes savā dzīvē. Amen? Ja tu esi sevi redzējis kā nabagu un slimu un vēl kaut kādu, vienkārši nomainām bildīt, vienkārši sākam runāt pretējas lietas, vienkārši sākam ticēt Dievam. Un tas, ko mums šodien vajag, mums ir tāpat jau sapulcs mazliet ievilksies, bet mēs noteikti lūksim tagad. Tas, ko mums vienkārši vajag noticēt. Noticēt dažām lietām, dažām vienkāršām lietām, ka Dievs ir šeit. Amen. Es dzirdēju, viens teica, amen. Kādam Dievs ir šeit, kādam viņš ir debesīs. Amen. Kur Dievs ir šobrīd? Kā jūs prāt? Šeit, jā? Kuriem cilvēkiem viņš ir tuvs? Ko jūs lasat Bībelē? Kādiem cilvēkiem viņš ir tuvs? Ticīgiem, jā? Atmosfērā jābūt, draugi, vienkārši. Jānotic, ka Dievs tevi grib dziedināt, Dievs tevi grib atbrīvot šodien. Un ja tu esi gatavs to darīt, tad lūksim par tevi. Halleluja, halleluja, halleluja. Ok, Jāzum? Lūksim.